Sveiciens visiem! Šodien man e-vai mantu apskatā būs 3 paciņas. Sāksim. Tā pirmā mums ir tumbiņa. Jau iepriekš apskatījos un konstatēju, ka nav vats un instrukcija, kā tas bija aprakstā. Un krāsas pleķis vēl bija virsū, bet to varēja notīrīt. Pārdevējiem jau uzrakstīja par trūkumiem, nu tad redzēsim, ko viņš atbildēs. Tumbiņa ir baltā krāsā ar zilu gaismas joslu šeit pa vidu, kur Bluetooth režīmā midžinās SD kartes, šeit var ielikt SD karti, SD kartes klausīšanas režīmā, deg nepārtraukti un beidzoties baterijai, tā iedegās sarkanā krāsā. Ir 3 podziņas mums šeit pa vidu, šeit ar šo viņu ieslēdz, nu tad arī ieslēgsim. Paturot, šeit regulējas dziesmas, turp un apkaļ, tāpat arī skaņa šeit regulējas. Kā ļoti labi vērtēju gumijas apakšu, kura neļauj tumbiņai noslīdēt no slīpām virsmām un stingri turas. Nu, šeit uz šī galda viņa neturēsies, bet nu tad paklausīsimies, kā viņa skan nedaudz. Nu, nedaudz kaut kāds basiņš ir jūtams, bet, tumbiņa ir laba, neskatoties uz to, ka nav līdz vats, bet, redzēs, ko pārdevējs atbildēs. Nu, ko slēgsim ārā. Tā. Nākamais mums ir... malā mums ir lādētājs. Kā jau iepriekšējā video teicu, ka pasūtīts ir lādētājs fotoaparāta baterijai. Tad viņš mums ir atnācis. Ko iesaku visiem e-vai lietotājiem ir izlasīt kārtīgu aprakstu, jo bilde bieži vien neatbilst tam, ko saņems. Es biju nedaudz neuzmanīga un neievēroju, kad šim lādētājam nav paredzēts vats, bet gan šāds uzgalis. Tiem, kam ir dziļās kontaktlīgas, vajadzēs pirkt pārveidotāju, savādāk, nekādi. Vizuāli nekādu defektu neredzu. Tad ieliksim varbūt arī bateriju, apstīsimies. Ieguļ labi, kā redzam ārā nekrīt, tad arī ieslēgsim. Apstīsim, vai darbojas. Tā. Indikators, redziet jau. Saputrojies indikators jau mums deg, un pēc apraksta, kad būs uzlādējies, tad iedegsies zaļā krāsā. Ja interesē, tad droši varat jautāt komentāros manā YouTube kanālā. Ņemsim ārā. Kā beidzamais šoreiz ir mini tīkls mantām melnā krāsā ar gumiju augšpusē, piestiprināms ar apus līmējamo liplentu un, piemēram, mašīnai vai mājās, kaut kur, kur ir nepieciešams. Paredzēts nelielām mantām, labi, viss ir nostrādāts. Kas kuram patīk, to arī šeit var likt iekšā. Šodienas video mums bija tumbiņa, baterijas lādētājs. Ceru, ka video patika līdz nākamajai reizei, un atcerieties, ka preces apraksts e-bajā ir noteicošais, nevis skaistā bilde. Atā!